Labvakar basketbola apskatā. Aizdītajā nedēļā atvērās jauna lapa LBL turnīrā, jo sākās abi pusfināli, kuros VF Rīga tikās ar Liepājas Lauvām, bet Ventspils ar Baronu Okarti. Lai arī favorīti sērijās bija skaidri zināmi, vieglu pastaigu tas nevienam nesolīja. Komandas sēriju uzsāka ar zaudējumiem sastāvos. Liepājnieks pametis Sandis Buškevits, kurš sezonu pabeigs Irānas čempionātā, bet VFam nevarēja palīdzēt Trevons Hughes un joprojām arī Mārtiņš Laksa un Gatis Jahovičs. Tomēr dzīvi palikušie indiāņi cīņai bija gatavi. Laba aizsardzība vai slikts uzbrukums, 1 no 2, kāpēc pirmajās mača minūtēs bumba nekādīgi nekrita grozā nevieniem ne otriem, līdz to iespēja Jura Aleksejevs. VF atbilde kā ABC rakstīta. Ātra pirmā piespēle pa līniju, Valters otrajā tempā atrod Beirziņu, ekstra pasiņš un hop! Neizšķirts 8-8. Otrā galā Mārtiņš Kravčenko pēc garām aizmestā metiena interesanti tiek pie rezultatīvas piespēles. Taču rīdzinieki ceturdaļas izskaņu spēja pabeigt skaistāk, izvirzoties nelielā vadībā 14-10. Arī turpinājumā melnais mehānisms darbojas nevainojami. Ar straujām un precīzām piespēlēm tiek izspēlēts līdz pašai groza apakšai, panākot jau +9. Tomēr pēkšņi VF rūpnīca pārstāja šancēt. Vienkāršiem robiem aizsardzībā seko pārāk liela cenšanās uzreiz visu izlabot, par kuru mainiekus bargi soda Kravčenko. 7 punkti pēc kārtas kurzemniekiem. VFiņš nenolaiž rokas un cīnās, taču Lauvu ķepas puslaika beigās izrādās spēcīgākas, noslēdzot to savā labā 33-30. Pagaidām VF zaudē, ļoti jocīgi, es ceru, ka viņi saņemsies tagad gardrobē puslaikā un spēle beigās uzvarēs šodien. Pēc atpūtas VFs joprojām nespēja savaldīt Lauvu plosīšanos. Mičels no sākuma forši apgādā Juru, bet nākamajā uzbrukumā atrod Kaldvelu, kurš pierāda, ka šobrīd atrodas labā formā, jau +13 kurzemē. Kurš gan labāk spēj saprast treneri Butautu, ja ne Baltijas līgas MVP, kurš spakoņinka iemet mazo āķīti pirms pēdējā cēliena -9 VFam. Noslēdzošā ceturtdaļa tiešām sākas kā somu pirtī. Pēc karstas saspēles Keins iemet 2 ar sodu, bet ar to VFiņu pakaidzīšanās tikai sākas. Sandis vienkārši lieliski apspēlē Kravčenko un mierīgi nokārto biznesu līdz galam. Lai arī pretējā pusē pa gallīniju Kravčiks tiek garām visiem un atmaksā tikpat lieliski. Tumšā lavīna ar enerģiju veļas pāri visam. Bērtāns met, 3 augšā, 3 lejā. 5 minūtes līdz beigām vairs -5 VFiņam. Svarīgā brīdī Lauvas uzticas leģionāriem, kamēr Valters taisa špagatu, Mičels ir nekļūdīgs. Pusotra minūte līdz beigām, -2 mainiekiem, kam uzticēsies viņi? Protams, beigās bumba nonāk pie Janičēnoka metiens un tīkliņš nočakst. Kristaps realizē vienīgo no 6 izmestajiem tālmetieniem, +1 VFam. Bet Baltie vēl neizskat balto karogu, un pēc Mareka Meijera solo gājiena vēl saglabā cerības uz uzvaru. Bērtāns ar sodiem panāk +3. Otrā galā pēdējā iespēja Lauvām, Kravčenko met garām, bumba gaisā, cīņa un spēlē beigusies. 71-69 uzvar VFs un izvirzās sērijā vadībā. Uzbrukums mums bija šodien ļoti slikts, es uzskatu, jo parasti mēs tam metam 90 punktus iekšā, tad šodien 70 punkti, tāpēc arī uzskatu aizsardzība bija līmenī, bet uzbrukumā mums nekritām metieni iekšā. Uzvarētājiem Bērtānam 20 punkti, bet ļoti liederīgs Tylers Keins. 8 ači, 11 bumbas, 3 bloki un 5 pārķertas bumbas. Liepājniekiem jāatzīmē Aleksejeva double-double, 19 puniņi un 13 bumbas zem groziem. Man ļoti patīk basketbols. Mainiekiem uz trīpas visi labākie, kuriem Gunts Enzels tovakar laukumā katram piešķīra vismaz 10 minūtes. Savukārt Baroniem šoreiz jāiztiek bez Aigara Vītola, kurš uz Ventspilu nemaz neatbrauc, lai labāk sagatavotos nākamajai cīņai. Tūlīt pēc spēles starta visiem laukumā esošajiem spēlētājiem pulveris vēl sauss, un abas komandas cīņu iesāk apmainoties ar vairākiem nekļūdīgiem metieniem. Līdz tēmeklis pieviļ Baronus, un Ventspils drīz vien izvirzās vadībā. Saimnieki ilgi nevilcinās un panāk 7 punktu pārsvaru, taču čempionu rindās Teterim lielākās galvassāpes sagādā piezīmju nasta vairākiem svarīgiem spēlētājiem. Daudzo pārkāpumu dēļ spēle viesiem iesākusies mazliet nervozi,
Tomēr līdz pozitīvām pārmaiņām ilgi nav jāgaida. Lai gan Hunters vienatnē 7 minūtēs Baronu grozās sabēris tikpat punktu, čempionu ceturkšņa izskaņā Ventspili panāk, un pēc Viljams precīzā treča vairs tikai -1. Nākamā ceturdaļa iesākas ar pirmo vadības maiņu, kad cauri Ventiņa aizsardzībai izvies Feldmanis. Jānis Strelnieks uz karstām pēdām vadību atkaro, bet Okārta Sanzenčiem līdzās notur Viljamsa rezultatīvais sniegums. Turpinājumā Arturs Strelnieks vienatnē izārta Barona uzbrukumu un puslaikā mainiekiem jau +8. Otrajā puslaikā savējos cīņā sauc Ventspils kapteinis Vairoks, pirmo reizi panākot vairāk kā 10 punktu pārsvaru. Viesi cenšas atbildēt kā spēdami, cīnoties katrā epizodē, bet drīz seko nākamais kurzemnieku trieciens no ārienes, kad precīzi ir Andersons. Šo vīru sejā skaidri nolasāms, ka spēles ritējumu lauzt būs grūti. Taisnība vien ir. Sauļus Kuzminskas vienreiz, pēc piespēles Jamaikas gaumē otrais, un lai nerastos lieki jautājumi, lūdzu trešo reizi no augšas. Pirms pēdējām 10 minūtēm +20 kurzemē. Laukumā nāk enerģijas pārpilnais Feldmanis un ātri 2 punktus atspēlē, bet izrādās, ka ātrs var būt arī 118 kg miesās bagātais Hunters. Ventspils pēdējā ceturdaļā gūst tikai 10 punktus, ciešot no svītnī augstā leciena un vēlāk arī pārliecības, ka gan jau uzvara tik un tā nekur nepazudīs. Bet Okarte mainieku groza pinkodu atmin, kad ir jau par vēlu. Beidzot precīzi ir viestrādnieki un punktu cīņai pieliek jaunākais barons Andris Epners. Tik un tā Ventspilī joprojām +12 un tādu pārsvaru mainieki arī nolem paturēt 78-66 un solis tuvāk finālam. Kuzminskas nieka 13 minūtēs no spēles uzbruka nekļūdīgi un guva 15 punktus. Savukārt Derekam Viljamam ar 15 punktiem izrādījās pietiekami, lai saglabātu trešo pozīciju starp play-off rezultatīvākajiem. Grūtā uzvara Rīgā Vefiņam nekādi nesolīja vieglu pastaigu Veju pilsētā. Savukārt lauvām bija jāpierāda, ka VTB komanda ir uzvarama arī play-offos. Jau pirmajā minūtē Pirs Kodols izskrien cauri 2 vefiešiem, izmet Kravčenko un Mārtiņš ielādē savu pirmo no 4 trīnīšiem. Liepāja turpina spēlēt plaši. Mičels Aleksejevam, Jura tālāk Kosuškinam un mainiekiem jau +6. Bet Vefam ir ar ko atbildēt. Otrajā ceturdaļā Sandis Valters un Dairis Bertāns ielādē 5 trīnīšus un puslaikā rīdziniekiem +3, 36-33. Pārtraukumā Agris Galnovskis atkal sakārto mainieku spēli. Koldvels apspēlē Keinu piespēlē un Meierim nav jāmāca, kas jādara šādos brīžos. Skatītāju acis prot priecēt arī vefieši. Bakičs piespēlē, Keins nomet un Gigants Parahovskis ieliek bumbu grozā. Aleksejevs saņem 5. piezīmi, vietā nāk Attis Ozols un tieši pēc viņa metiena Liepāja atgūst vadību. Pēdējās ceturdaļas sākumā 5 piezīmi dēļ laukumu pamet Sandis Valters un Arķoms Parahovskis, un to nekavējoties ar 2 tālšāvieniem izmanto Kravčenko, panākot jau +10 lauvām. Līdz pretriecieniem ilgi nav jāgaida. Meieris bloķē Bakiču, bet bumba jau bija pieskārusies vairogam un tiesneši 2 punktus ieskaita. Arī kapteinis klusi sagaidījis galotni, piesakās skaļi. Precīzi Janičēneko trīnītis un atkal neizšķirts. Vēl Meieris atrod veidu, kā dabūt bumbu grozā pāri Bērziņa un Keina rokām. Precīzi ātrajā slalomā pāri visai trasei ir Bertāns. Toties Kravčenko metiens pēdējā sekundē ir neprecīzs un pagarinājums. Mača liktenis izšķīrās papildu laika vidū, kad pēc Kristapa Medisa 2 neprecīziem sodiem Meieris ieliek no augšas un iemet arī sodiņu. Cerību staru Rīgai vēl dod Bakičs, izraudams bumbu no Kravčenko rokām un vēl 2 Janičēnoka punkti, bet Galvanovskis paņem minūti un nomierina lauvas. Atlikušajās sekundēs Kaudels iemet 4 sodus un Liepāja izlīdzina rezultātu sērijā 1-1. Vienu no labākajām spēlēm šosezonu aizvadīja Kravčenko. 42 minūtēs 22 punkti, bet Kaudvalam 16 punkti un 7 piespēles. Vefiņam 17 ači Kristapam Janičēnokam. Rīdzinieku treneris pirms šīs cīņas bija solījis, ka komanda noteikti kaut ko mainīšot savā spēlē, lai cīnītos par uzvaru. Kā nu ne, zaudējot šo spēli, izredzes uz pozitīvu rezultātu kļūtu pavisam minimāls. Lai Ventspilī atgrieztos status quo, Barons iesāk apņēmīgi.
Pateicoties Ingusa Bankevica precīzajiem tālmetieniem un Dereka Viljamsa ātriem uzbrukumiem, pirmajā ceturdaļā visu laiku tiek saglabāts neliels, tomēr pastāvīgs pārsvars. Ventspils komandā punktus vāc Bērziņš un dažbrīd viesiem izdodas pietuvoties. Tomēr ceturdaļas izskaņā Skirmans realizē 2+1 un pirmais ceturksnis noslēgts ar 5 punktu starpību – 23–18. Otrās ceturdaļas sākumā Ventiņi pievelk līdz -3, bet tad seko 5 neveiksmīgas minūtes. Bergmanis ilgi negaidot realizē ātru trīspunktnieku. Čavars grūtā metienā palielina Barona pārsvaru. 12–2 izrāviens un rezultāts jau vēsta 35–22. Turpinājumā uzplaiksnī daži asumi un abos laukuma galos taisnība tiek noskaidrota diezgan sāpīgā veidā. Šķiet, ka komandas biedru traumas sapurina ventspilniekus un līdz puslaika beigām, pateicoties potīšu lauzējiem Efe Džuku, starpība samazinās 34–41. Golfs un šaks, tas ir labi, bet basīts nestāv nevienam klāt. Spēles turpinājumā tas pats Efe Džuku turpina iesākto, realizējot svarīgu grozu līdz ar signālu. Hunters lieliski nostrādā aizsardzībā un pēc viesu ātrā uzbrukuma Baroni spiesti doties uz apspriedi. Enerģija, kas plūst no kurzemniekiem, burtiski laužas ārā, nesaudzējot neko, pat krēslus, uz kuriem viņi sēž. Ceturdaļas vidū strelnieks ir precīzi no 3 punktu arkas un rezultāts neizšķirts 43–43. Šajā momentā Baroni gan vēl uz īsu mirkli izvirzās vadībā. Mārtiņš Škirmans saņem bumbu tieši groza apakšā un ir precīzs. Tomēr tālāk ventspilnieks sāk atrauties un Šauļus Kuzminskas trešo ceturksni noslēdz ietriecot bumbu grozā +7 Ventiņiem. Noslēdzošā ceturdaļas pirmajās minūtēs pēc Huntera metiena Ventspils pārsvars sasniedz jau 9 punktus – 63–54. Un šķiet, ka esošie Latvijas čempioni jau salauzti. Tomēr Barons parāda, ka padoties netaisās un 5 minūtes līdz fināls vilpei intriga atjaunojas. Viljams raujas uz grozu un dara to visnotaļ precīzi, samazinot starpību tikai līdz 2 punktiem. Tomēr atlikušajās minūtēs veiksmīgāk viesi. Barona metieni lido garām, savukārt Ventspils sekmīgi novada spēli līdz otrajai uzvarai šajā sērijā – 72–63. Un iespējams pēdējā cīņa jau Ventspilī. Kā jau teicu, trešajā ceturdaļā kaut kur nedaudz pazaudējām savu spēli, ļāvām sajust viņiem savu spēli. Viņi iemet metienus, mēs atkal tieši neiemetām, viņi sajūt, ka viņi var. Viņi izlīdzināja rezultātu un pēc tam jau es redzēju. Viņiem paveicās vairāk un mēs zaudējām. Diemžēl uzvarēt Baronam nepalīdzēja Ingusa Bankevica 5 realizētie tālmetieni, kas summē 15 punktus. Uzvarētājiem labākais Efe Džuku 16 ači, bet pēdējā laikā arvien labāku sniegumu demonstrē Jānis Strelnieks. Viņam vislielākais spēles laiks, kurā savākti 12 punkti. Pēc 2 dienām ir 4. maijs, un šī diena nav īpaši jāreklamē, jo katrs īstenis latvietis zina, kas tajā svināms. Reklāmas pauzes laikā uzprasiet sev, vai jums ir apziņa, ka mūsu tauta ir dzīva, un mēs esam viens vesels. Man ir par stipru Latviju.